Mēs sagaidījām, ka visdrīzāk šī mēslošana mežos pilsētās, ka viņa šajā topā būs salīdzinoši augstā vietā, ņemot vērā to, ka par to diezgan ilgstoši tiek runāts. Ja? Bet mēs negaidījām, ka tas būs ar tik augstiem procentiem, ka mēslošana mežos būs sabiedriski pati nepieņemamākā lieta. Vēl nepieņemamāka nekā, teiksim, necieņas izrādīšana pret valsts simboliem, jeb necieņas izrādīšana pret gados veciem cilvēkiem, kas arī absolūti lielākā daļā ir nepieņemama. Bet izrādās mēslošana mežos ir vēl nepieņemamāka, kur 96% iedzīvotāji saka, ka tas ir nepieņemami. 88% saka, ka tas ir pilnībā nepieņemami. Bet iemesls, kāpēc tas tā ir, es domāju, ir saistīts ar to, kas šīs tēmas sakarā ir darīts pēdējo 10 gadu laikā. Jo mēs redzam to, ka, teiksim, šīs cūkmena akcijas tiek taisītas katru gadu, par to visu laiku tiek runāts. Mums tagad ir lielā talka, kas atkal aktualizē šo tēmu. Un te mēs redzam, kādā veidā mainās sabiedrības uztver, sabiedriskās normas, ja, ka tas ir plastiski. Ja, kad ja par to runā, pilina, respektīvi dara to, ko jūs mediji darat. Ja, tad paiet 10 gadi, un šīs akcijas sākās apmēram pirms 10 gadiem. Un mēs redzam rezultātu, ja, ka šobrīd absolūts vairākums saka, ka fuj, ka tā nedrīkst.